Lai saglabātu labu atmiņu, mums ir nepieciešams, lai enerģijas starp galvas kausa daivām savienojuma vietās labi plūst. Un tur mēs varam palīdzēt ar vienkāršu vingrinājumu, kas aizņem 1 minūti dienā, bet uzlabo skābekļa pieplūdi, uzlabo cerebrospinālā šķidrumu plūsmu un smalko enerģiju plūsmu. Mani sauc Ināra Lisecka, esmu enerģija kinezioloģija un dalos zināšanās, kā mēs paši varam sev palīdzēt, kā arī vadu apmācības. Un vingrinājums šāds. Mēs uzliekam kreiso roku uz kreisās puses sirds, bet labo roku uz galvas. Un šeit kādas vismaz 3 dziļas ieelpas, izelpas. Ieelpa caur degunu, izelpa caur muti. Kreisā roka paliek uz krūškuri, bet labo roku mēs liekam uz pakaušu. Un atkal 3 dziļas ieelpas, izelpas. Pirksti vērst uz augšu. Labā plaukst uz labā krūškuri, kreiso roku pie kreisās galvas kausa puses, ieelpas, izelpas. Rokas krūškuri paliek, bet otru roku mēs liekam šeit uz pieres un pāri uz galvas. Atkal 3 vismaz dziļas ieelpas, izelpas. Lūk, pavisam vienkārši vingrinājums, kur jūs varat integrēt ļoti daudzās ikdienas lietās. Vienkārši atceramies šo veikt, lai mūsu atmiņa būtu ilga, lai jūsu atmiņa kalpo labi.